Lai nestieptu gumiju ar par un apstāstiem, lūk definīciju no foršās interneta enciklopēdijas Wikipēdijas. Twitter ir bezmaksas sociālā tīkla un mikrobloginga pakalpojums, kas ļauj lietotājiem nosūtīt un saņemt ziņojumus, kas šai vidē tiek saukti par tvītiem. Un, lai nebūtu tukša runāšana vien, lūk animēts stāsts par Twitteri. Šīs lieliskās animācijas autors ir kompānija Common Craft, kas šādā veidā īsi un interesanti izskatās ir spējīgi izskaidrot jebko. Ko tu pašlaik dari? Tas ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko parasti prasām saviem draugiem un ģimenei. Pat tad, ja atbilde ir tikai pļauj uz zāle vai gatavai pusdienas, tas mums šķiet interesanti. Tas mums liek justies kā daļai no otra cilvēka dzīves, taču, diemžēl, lielākā daļa mūsu dzīves ir noslēpta no mūsu tuvinieku acīm. Protams, mums ir e-pasts, blogi un telefons, lai sazinātos, taču jūs jau nesūtīsiet draugam e-pastu, lai pateiktu, ka tagad dzerat kafiju. Jūsu draugam to pat nav jāzina. Taču kā ir ar tiem cilvēkiem, kas vēlas uzzināt par jūsu sīkajām ikdienas lietām? Īstā dzīve notiek tieši starp šiem e-pastiem un bloga ierakstiem, tieši tāpēc tagad ir veids, kā ar šo informāciju dalīties. Tas ir Twitteris. Pateicoties Twitterim, mēs varam pastāvīgi dalīties ar īsu informāciju par savu dzīvi, kā arī sekot līdzi citu jums interesējušo cilvēku dzīvei. Lūk skaidrojums, kā tas darbojas. Iepazīstieties ar Annu. Viņa ir atkarīga no sava mobilā telefona, lasa blogus katru dienu un viņai ir paziņas visā pasaulē. Padzirdējis par Twitter, viņa bija skeptiska, taču daži draugi nevarēja pārtraukt par to runāt. Anna nolēma pamēģināt. Viņa par brīvu piereģistrējās, pamanīja, ka lapa lielā mērā līdzinās blogam. Īsi ieraksti, katra lapa ir personificēta un tajā ir ieraksti no draugiem. Viņa sāka meklēt draugus twitter.com lapā. Pāris atradusi, Anna nospieda pogu sekot, pēc kā viņa sāka redzēt draugu ierakstus savā Twitter lapā. Neilgā laikā viņa uzzināja daudz informācijas. Viņa nezināja, ka Deivids no Sietlas ir beisbola fans vai ka Džūlija no Londonas lasa jaunu grāmatu par finansēm. Īsie Twitter ziņojumi viņai pastāstīja, ko dara viņas draugi, ģimene un kolēģi, uzzinot lietas, ko pirms tam nezināja. Tā bija reālā pasaule. Drīz Anna kļuva par Twitter fanu, un viņa veica ierakstus katru dienu. Viņas draugi sekoja viņas ierakstiem un uzzināja, ka viņai patīk teātris. Viņa varēja ieraudzīt Annas dzīves starp bloga ierakstiem un e-pastiem. Annai Twitteris iepatikās, jo tas ir vienkārši. Ieraksti vienmēr ir īsi, maksimums 140 zīmes. Turklāt viņi var veikt savus ierakstus un sekot draugu ierakstiem gan no Twitter lapas, gan no aplikācijas internetu pārlūkā, gan no mobilā telefona, gan arī no atsevišķas programmiņas datorā. Uzdodot jautājumu, ko tu pašreiz dari, Anna ir daudz satuvinājusies ar cilvēkiem, kuri viņai ir svarīgi. 140 zīmes vienā reizē. Noskaidrojiet arī jūs, ko dara jūsu draugi iekš twitter.com mājaslapas.